Cik es atceros, pēdējo reizi es biju februārī, kad bija jāspēlē pret Kanādu. Tā bija kaut kāda, neatceros, vai draudzības spēle. Nu, bija pret Kanādu jāspēlē februārī, jā, tā bija pēdējā reize, kad esmu spēlējis. Tas laikam viss kopumā tā sanāca, ka man ir ļoti labi partneri. Rustāns Biegovs, Roberts Jekīmovs, ar kuriem mums ir ļoti, tas arī no malas laikam izstās viss, ka mums ir laba saspēle, viens otru labi saprotam uz laukumu arī. Daudz pateicoties viņam arī, laikam arī jāatzīmē, ka tie treniņi, mūsu treniņu procesi, kas notiek pie ārtābola, es laikam kļuvu fiziski bišķiņ spēcīgāks. Tu atbildēt, vēl jau tikai viss ir priekšā, mums vēl play-offs ir. Play-offā būs pavisam savādāk. Play-offs cits hokejs ir, un tur būs arī daudz grūtāk. Plus tagad visi komandas zina, ka mēs tagad kā līderi, un pret mums arī savādāk spēlēs. Es jau tagad to sāku jūs palēnam, tagad pēdējās tās spēles, kad cilvēki, kā komandas no augšas tabulas, viņi pret mums daudz savādāk sāk spēlēt jau. Vajākās puses ir mana fizika, laikam. Tas ir jāatzīmē. Un tagad izrādījās arī jauns, man Ārts Abols vienmēr saka, ka es bez ripas slikti spēlēju. Un viņš man saka, ja es iemācītos spēlēt bez ripas, to, ko propagandēja mūsu galvenais treneris izlase, Hartlīs. Un tas man būtu daudz vieglāk. Bet stiprā, laikam, jāpasaka, tagad jau var pateikt, ka laikam, man ir kaut kāda uzbrukuma īpašības, kaut kāds var iemest golu, var atdot piespēli, var atdot, vairākumā var un labi nospēlēt. Vienmēr bija tas jautrs čals, nezinu, man patika ar čaļiem parunāties, tur kaut ko pasmieties. Nav tā, ka es iedomīgi sēžu tur ģertu, tur gatavos treniņā vai spēlēt, tur sēžu. Tur. Tāds es nekad neesmu bijis, un neviens, laikam, Krievijā arī, cik es ilgi esmu čaļi, tikai par mani teiks, ka esmu jautrus, un varbūt dažreiz pa daudz. Laikam uzreiz ir jāatzīmē tēta loma. Kurš nebūtu teicis, ka kāds bams tur nebūtu gājuši, ka mums tur ar viņu ir tāds stingras attiecības ir bijušas un vēl kaut ko, bet, jāpasaka, ka labākā sezona savā karjeras man pavadīs pie viņa tieši. Nezinu, kāpēc tas sanāk, laikam dēļ tā, ka varbūt viņš no manim prasa 3 reizes vairāk nekā no citiem. Protams, ka hokejs mums ir tāds, ka sports veids numur 1, bet es neteiktu, ka es ar tēti laikam jā, bet piemēram ar vectēvu mēs katru vasaru ar viņu visu laiku ejam futbolu, tur ar draugiem ejam kopā skatīties futbolu visu laiku. Laikam tas ir jāatzīmē, varbūt tas izstāsta, ka tas ir solis atpakaļ, bet tas viss kopumā sanāca, jo tas mans pēdējais gads augstākā līgā Krievijā, kad mēs uzvarējām kausu. Tieši pēc 2 mēnešiem, pēc 3 mēnešiem, es apprecējos ar savu sievu. Pēc tam viņa palika stāvoklī, un mēs gaidījām bērnu. Un mēs kopā ar ģimeni izdomājām, ka laikam braukt uz Krieviju, tīpaši tā mana komanda, kur esmu spēlējis vairākas gadus, Karagandā, Sarārka, viņi bazējas Kazahstānā. Un tas klimats, tie apstākļi, tas viss kopumā, mēs kaut kā baidījāmies braukt. Atceros vienkārši to momentu, kad es biju izlases nometnē, mums bija pret Baltkrievijas draudzības spēle Daugavpilī, un Bobs Hartlīs man izsauc uz treniņu istabu, tur kaut ko mani stāstīja, kaut ko tur mēs tur runājamies, un es atceros viņus tos vārdus, kā viņš angliski man pateica, ko tu tur vispār runā, atbrauc no savas Russian Beer League. Un man tāds sajūta, ka visi eiropieši un laikam arī daudz latviešu, kuri nezinu, domāju, ka tā augstākā līga Krievijā, ka līmenis tur ir tāds, ka tas skaitās zem KHL. Tas nozīmē arī līmenis tur ir daudz, bet es vispār tā neuzskatu. Jo visi latvieši, kur ir bijuši tur līdz pēdējām, saka, ka tur ļoti grūti spēlēt. Es tagad sāku mācīties universitātē, atradu sevi tur jaunajā, negribu tagad vēl kaut kā stāstīt, tas man tikai aizgāja tagad kaut ko. Protams, meklēju sev kaut ko jaunu, nav jau tikai ar hokeju viss ir, jāapstājas. Hokejs jau palēnam jau sāk beigties, un man jau nepalika tik daudz gadus, lai spēlētu. Un
Visu, kaut ko jau vienmēr. Tagad man ir ģimene, man ir bērns, tagad augas ar viņu, ar ģimeni pavadu daudz laika. Tagad, visu kaut ko dzīve turpinās un man tikai uz priekšu jāskatās. Lai kaut ko sasniegt, augstākajā līmenī hokeja, protams, ir daudz jāstrādā. Galvenais, man patīk, ka es to saku. Kurš lieku reiz vispār uz zāli neaizies. Bet, jā, ir tā, ka, protams, ja tu mīli savu darbu, tad viņi jātaisa uz 100%.